Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Mēs esam 24. gada noslēguma brīdžu baudījumu vakarā. Mums šī vakara tēma ir saistībā ar Portugālu. Un, ja gada sākumā es teicu, ka Portugāla asociējas man ar tādu brīvības sajūtu, tad otra lieta, kas, manuprāt, ir raksturīga Portugālei, savgadīgā, ja viņas būtība pilnībā apliecinošā mūzika, jeb fado stils. Klausoties fado, kādas pārņemtās sajūtas, tur ir tādas smeldzīgas sāpes, līdz tādam, apburošam dzīvespriekam. Kā viens no dzīvesprieka apliecinājumiem, visu laiku jaudīgākais Latvijas izlases, hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Goda viesis! Prieks būt šeit šādā jaukā kompānijā. Kārtas spēlēm daudz sportā, bet brīdžs būs pirmo reizi. Tāpēc, jā, es noteikti baudīšu šo vakaru kopā ar jums un gribēju novēlēt visiem priecīgu un skaistu šo svētku laiku, kas tuvojās, un azartisku un aizraujošu kāršu vakaru kopā labā kompānijā. Lai veicas visiem! Hovards Folī, viens no pārstāvību līdzīpašnieka, labā roka, Matīs Lībietis. Hovards ir mans biznesa partneris Latvijā. Mēs atvērām padeli tenisa klubu pirms 2 gadiem. Bet tas pats stāsts man ar pašu Hovardu sākās pirms gandrīz 10 gadiem Hongkongā, un mēs iepazināmies uz tenisa korta. Pēc pirmā treniņa mēs 50 minūtes runājām pa vīnu. Nākamajā nedēļā viņš atnāca ar vizītkarti. Matīs Lībietis, pāri īsts cēls, tagad tu strādā ar mani. Un pēc tam jau pastāstīšu vairāk par vīniem, tā kā baudat vakaru, baudat kārtas, baudam vīnu, baudam kompāniju. Par brīdža pamatiem un svarīgām lietām. Un attiecīgi te ir dažas elementāras lietas, ko ar izgājienu var mēģināt panākt. Ir laiks baudīt brīdžu, te ir vēl atbalstītāji, kurus vienmēr uzsveram, kas ir piepulcējušies arī jau šajā gadā. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado, mosca em poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Muzikālajam šī vakara baudījumam latviešu, portugāļu mūzikas dīvu Jolanta Bulbe pašteikšķi aplausīt. Jā, tā ir dzīvē sanācis, ka tā portugāļu muzika manā dzīvē ir ienākusi ne īpaši prasīdama, ne lūgdama, vienkārši tāda apstākļu sakritība un nekad nevar iedomāties, ka tas būs tik ļoti mans. Rosarinha, rosária do meu jardim, tantas voltas dai bailando, que a rosa se desfolhou. Olha a rosa branca, põe a rosa peito, olha a rosa branca, põe a rosa peito. Īpašai vīnpudelēm, protams, klāt ir arī īpaša kastīte ar brīdžu baudījumu logo, vielīts ar brīdžu federācijas izšūtu logo. Par vīnu, diemžēl šo Baltijas spēlē nopirkt nevarēs, jo ir tikai 6 pudeles Latvijā. 70 eiro būs sākuma cena. Tā 100 euros, 120, 159, 109, 195, 203 reizi vārdu! O seu balançado, mosca em poema, é a coisa mais linda. Uzvarētājiem ir katram pudelē no 2008. gada rezerva un Hovards Folī vīna attaisāmais klāt, lai ir ar ko attaisīt. Trešā vietā
Nauris Ārmanis, Zāles Dimitris, absolvēta apvienošanai no Petārda balva. Ir otrā vieta. Viestrus gārdi Jānis Romanovskis. Un Grand Prix ar pārliecinošu uzvaru. Edgars Zālīts, Jānis Irbe, aplausi gada noslēgumā turnīra uzvarētāji. Un vīns ar attaisnājumu.